Gada garākā diena un īsākā nakts, jeb īstie vasaras saulgrieži, šogad tika svinēti naktī uz 22. jūniju. Šis ir laiks, kad daba vispilnīgāk sniedz savu maģisko spēku, lai cilvēks sasmeltos veselību un enerģiju visam gadam. Dažas dienas pirms oficiālajām brīvdienām Daugavpils novada pagastos izskanēja ielīgošanas pasākumi. Saulgriežu mistēriju rituāli tika veikti arī Naujienas pagasta Hoftenbergas parkā. Kopā ar Naujienas kultūras centra folkloras kopu Rūžiņa un Daugavpils novada kultūras centra folkloras kopu Dirbini tika izdziedātas latgaliskākās līgo dziesmas. Par lustīgumu rūpējās saimnieki Inga Zēle un Ritvers Gailams, kuram bija tā laime ne tikai attīrīt miesu un garu turpat izvietotajā pirtiņā, bet arī uz savas ādas izbaudīt pirts meistares Aglonietes Anitas Reščenko rituālus, kuros tika pielietotas ne tikai tradicionālās pirts slotiņas, bet arī neparastāki priekšmeti. Sākumā, ko cilvēki darīja? Attīrīja savas domas. Jo jūs zināt, ka viss sākas no mūsu domām. Ko mēs domājam, to mēs arī rādām, tas arī ar mums notiek. Visvieglākais veids, kā to izdarīt, ar ir vienkārši. Mēs esam lauku cilvēki. Pagalu! Arī pagalu, Sāksim ar skaņu, Vien no vienas skaņas cilvēks sāk gribat dzīvot, un pārvērti visu savu dzīvi un visu, kas ar viņu notiek, Momentāli depresija pārnāks arī jums, Uzreiz atslābinājos. Tev jebkura depresija aizies prom. Viņa to cirvja asina tagad, Jā, asina nazi uz cirvja. Šitā pat. Tā ir skaņa, Tā kā baznīcu zvani gandrīz. Tieši tā. Es jau augšām ceļos vai kas ir? Nē, vēl nē. Vēl nē. Katrs pieskariens dabas, tā jau ir Dieva skūps, Dieva apskaviens, Dieva dāvana. Tikai drusciņi jāatceras, kā tas viss notiek. Katram kokam ir sava iedarbība. Šeit arī, mēs paietu pa visiem šitiem kokiem, es par katru varētu sastīt nedēļu, Katram ir tik daudz dāvanas, tik daudz mīlestības. Koku miza, katrs klūcītis, visa malka, kas ir mājās, visa izmantojama, visa dot labumus. Ir tādi koki, kuri palīdz noņemt negatīvu visu, sakratu nelabumus visādus. Ir tādi koki, kuri piepildā ar enerģiju, veselību un dievišķu mīlestību. Meita spina vainadziņus no 39 ziediem un sēja smaržīgas pirts slotiņas. Neiztika arī bez tradicionālā līgo svētku cienesta, siera un Boļeslava Purmaļa pašbrūvētā alus. Jāņu bērns steidz iesaistīties senās misas dzērienu darbnīcas procesā, kuru vadīja Jevģēnijs Klimanovičs. Iekšā saliek salmus, un tad salmi bija, ka dabīgais filtrs bērē iekšā tos graudus, un cietās daļiņas aizķērās salmos, bet šķidrās, tie dabīgie cukuri, kas ir iekšā, viņi tika cauri, tika apliet ar verdošu ūdeni, izšķīda, un tad varēja tecināt jau misu. Tagad parādīšu, kā te viņa tek. Tā redzat apakšā, tur saka tāda strūkliņa. Tagad jūs dzirdēsiet. Ir. Ir īstā skaņa. Ir īstā. Ir īstā. Ir īstā. Tek, goda vārds tek. Folkloras zinātāja Inga Zēle noslēgumā deva padomus, kā un kur vislabāk pavadīt Jāņu nakti. Šodien Naujienē visiem kopā jāaiziet, jāpavada saulīte. Un visiem kopā dziedot, jāpavada saulīte. Un tad, protams, ir Jāņu ugunskurs jāiekurina tajā brīdī, tad, kad saulīte ir nolaidusies tureiz Mākonīša vai Kalniņa, viņa ir nolaidusies. Un tad mūsu uzdevums ir šo sauli visu nakti saglabāt un ar šo te ugunskuru sagaidīt sauli. Ko mēs daram? Mēs dziedam, mēs ejam dančos. Galu galā mēs ēdam sieru, dzeram alu, ir speķerauši, varbūt ir vēl kāds tur kārumiņš uztaisīts, bet mēs pavadām tā visi kopā, viens ar otru, priecājoties, dziedot, un tajā brīdī, tad, kad saulīte jau tūlīt parādīsies, mēs ar dziesmām viņu sagaidīsim, ugunskurs būs izdedzis, un tad, ja kādam pietiek vēl spēka pēc tās Jāņu nakts, tad var aiziet nopeldēties tepat Daugavā pie mums. Ir daudz skaistu vietu Daugavas apkaimē, Naujienes pagastā. Lūdzu, baudīsim Jāņu nakti!